Nu, testējam 390 Adventure. Sākumā vēl uztaisījuši arī šoseis testu, tepat uz Jelgavas šoseis. Pirmo reizi dzīvē slēgāja ātrums ar quickshifteru. Strādā diezgan normāli, manuprāt, vismaz pagaidām, vismaz uz augšu. Tā kā diezgan forši feature. Reizi var pateikt, ka jūt vibrāciju. Izteiktāk jūt vibrāciju nekā bija manam Elliņam. Kāpšos jūt un arī stūrē, ručkās. Visu dienu es droši vien negribētu tādu vibrāciju pie tāda surēties. Bet tā mocīts baigi veikls, viegls, tas, protams, ir patīkami. Arī kopumā tomēr ir bišķi augstāks nekā Jāls. Tā te sēžot, es abas kājas pilnībā ar plakanu pēdu nevar pie zemes dabūt. Nav tā, ka tas traucē vai šausmīgi prasās. Es tāpat visu varu izdarīt, ko man vajag. Vienkārši pilnīgi nevaru. Ja uzrāviens ir pietiekams, lai apdzītu, bet tieši kāpšos vibrācija ir ļoti, ļoti izteikta. Es nesaku, ka nevar sēdēt. Motis ir diezgan stabils. Principā jau varētu arī diezgan lielu gabalu šādi nobraukt. Vēja aizsardzība liekas diezgan ok. Bet es jau praktiski uzreiz jau pilsētā sapratu to, ka es šo moci nepirkšu dēļ tā, ka ir ļoti tomēr izteikta vibrācija kāpšos un arī stūrē. Jā, salīdzinot, protams, ar manu Hondiņu rāviens ir pavisam, ir krietni jūtamāks. Bet atkal, nekāda raķete jau nav. Tā jau ir forši, tas, cik viņš ir viegls un viegli vadās. Viņš liekas vieglāks nekā man Hondiņa bija. Bruģīts. Jā. 70 pa šitādu bruģi nemaz nejūt. Jā, un tagad, kad es tā piestāju un, noņem rokas no stūras, tomēr jūt, kad mocīts nav tik zems. Tas CF Moto 450 man viennozīmīgi patīk labāk. Esmu ar to izbraucis un noteikti es daudz labprātāk braukt ar to mocu nekā ar šito. Jā, offroadā šitas būs daudz labāks, daudz vieglāks, protams, kā, bet visur citur. Un arī offroadā, ja godīgi, man kaitina tā vibrācija arī takās. Pabraukt starp mašīnām ļoti ērti. Tādā ziņā jau baigi veiklais.
Es jau šito korķu vienreiz ar mašīnu izstāvēju. Ir ļoti patīkami, ka tas nav jādara. Nu, un vēl pēdējais tāds varbūt komentāriņš. Nu, pats viņš uz priekšu neiet vispār. Pilnīgi viss ir jādara ar ručku. Ja tu gribi, lai viņš kaut cik kustās, ir ritīgi jāgāzē, viss ir tikai augstos aparatos. No apakšas tur vispār nekāds jaudas nav. Viņš reāli slāpst nost, ja tu viņam kārtīgi nedod virsū. Tā, cerams, ka kaut ko dzird. Nu, tāds ir tas mocis. Nu, neizstās slikti. Sēdeklis, es teiktu, ka ir diezgan ērts. Kāpšļi man patika, bet, vibrācija, kas nāk uz kājām, ir, tagad es tiešām varu novērtēt, cik L-iņš mazā Hondiņa bija bez vibrācijām priekš viencilindra moča. Man patīk tīri labi, kā viņš izstās no priekš. Jā, ir tas asums un viencilindrniekam raksturīgais un tā vibrācija, kas man reāli traucē. Es tādu negribu. Un baigi labi, ka tomēr ir iespēja izbraukt. Tad nav jāfilozofē un jāgudro vairāk. Ir viņam visi tie modi tur. Jā, planšeta ekrāns labi, viss rāda, neko slikti nevar pateikt. Sajūgs viegls, tāds foršs. Quickshifters ar kaut cik strādāja. Neteikšu, ka strādāja perfekti, sevišķi uz leju, bet tā jau bija ok.